šis ir apikālais ektodermālais valnītis. Ja? Te ir tāds embrija horizontāls griezums. Mēs redzam pazīstamas lietas, kas šitas ir centrā. Nu, ir viss aizmirsies. Ja? Nervu cāluli. Un tagad, ja mēs ejam laterāli uz sāniem, šitajā pusē nav pārāk labi, bet otrā pusē mēs redzam ekstremitāšu aizmetnes. Ja? Un šeit, pieņemsim, mēs jau varam to redzēt mazāk palielinājumā, bet, ja mēs uzliekam vēl lielāku palielinājumu, tad mēs redzam, ko mēs redzam, kā sauc to padarīšanu, ko mēs redzam šo te vietiņu. Apikālais valnītis. Apikālais ektodermālais valnītis. Ja? Nu, kā jūs saprotat, nekā nu sarežģījumi te nav. Tālāk. Nākamais ir C12, kur mēs varēsim apskatīt emāls orgānu un zoba folikulu veidošanos, kas mums, vismaz kam vajadzētu būt, labā atmiņā no pagājušā. Tas ir C12, jā? Jā, bet ziniet, es tagad sāku drusku šaubīties, jo te sākas tā numerācijas, tepat būs tas zoba aizmetnes. Nu, šito pazīstam, ka šitas ir acis, jā? Labi. Tā, nu, te ir kaut kas, kur mums ir zoba aizmetnes. Nu, te ir laikam iegarinās smadzenes, bija tāda lieta, jā? Tā, bet kur mums ir zobs, meklējam zobu, kāds apvidū. Kur acs apvidū? Nu, nebija acu zobi. Tā. Nu, jā, pagaid. Acs ir. Nu, tagad gudrīši, lūdzu, kas šitas kvadrātiskais ir, ja taisnas stūrainais? Lūdzu, kas tas ir? Zūps, sveiki. Nā? Smadzenes. Kas? Kas tas ir? Nav skriežāts kaut kāds? Mīļie draugi, tā ir mēle. Nu, ir vai nav? Ideāli kvadrāti. Nu, viņai forma tāda, jā. Tā forma jūs samulsināja, ja? Tā, un tagad, kur tas zoba aizmetnes noslēties, viņam tepat ir jābūt pie mēles, pie mutes dobuma. Nu, te kaut kur viņš ir, bet es godīgi teikšu, ka viņš pārāk skaists. Šeit nav. Nu, katrā ziņā žokļa kaula veidošanos mēs šeit varam ieraudzīt, ja? Te kaut kas veidojas. Otrā pusē arī nav nekas izcils. Arī žokļa. Bedrīte tur rakstā. Kura bedrīte? Tur uz augšu, uz otru pusi, jā. Tur tā bedrīte. Piemēram. Tas ir bedrīte. Nē, es nedomāju, ka šeit. Nu, katrā ziņā jūs varat pameklēt.